Mēs jau šodien esam runājuši par e-pakalpojumu priekšrocībām, ja, piemēram, pase ir palikusi mājās, bet ir nepieciešama pases dati. Bet kāda man paziņa nonāca līdzīgā situācijā, kad viņai pie rokas nebija sava īpašuma dati. Un par to, vai e-pakalpojums var sniegt arī šādus datus, man esot citā vietā, par to es aicināšu pastāstīt Valsts zemes dienesta, pakalpojumu attīstības un klienta apkalpošanas departamenta, pakalpojumu attīstības daļas vecāko metodikas eksperti Vitu Vodinsku. Labdien! Protams, nekustamā īpašuma, kā ik viens zina, ir ļoti būtiska informācija, ko būtu vienmēr cilvēkam jāzina, kāda veida dati tad valsts reģistrā ir reģistrēti par jūsu īpašumu un jāpārliecinās, vai tie ir korekti. Tātad šodien es jums pastāstīšu par diviem veidiem, kādā veidā jūs ik viens iedzīvotājs varat iegūt kadastrā reģistrēto informāciju. Un tātad viens no šiem veidiem ir tātad kadastrs LV portāls, un otrs būs portālā Latvija LV esošais Mani dati kadastrā pakalpojums. Un, lai sīkāk saprastu, kāda veida šie dati mums ir uzkrāti, es vispārīgi pastāstīšu, tātad, kas ir kadastrā reģistrēta, kāda veida informācija. Tātad pirmā no informācijas vienībām ir tātad par objektiem, kā par zemes vienībām. Tātad ir pieejama visa informācija par to, kāda ir zemes vienības kopējā platība, kādi ir reģistrēti apgrūtinājumi, kāds ir jau platības sadalījums, piemēram, par lietošanas veidiem, vai tā ir arams zeme, cik ir lauksainiecībā izmantojumā, cik ir apbūves zeme un tam līdzīgi. Tāpat arī ir reģistrēti apgrūtinājumi, visa informācija par to, kāda zemes vienība ir bijusi uzmērīta, kas ir uzmērījis, ar kādu metodu un tam līdzīgi dati par zemes vienību. Līdzīgi arī ir uzkrāta visa informācija par būvēm, būvi raksturojošie dati, tātad kādas ir šīs būves platība, būvtilpums, raksturojošie elementi, tātad no kā šī būve ir uzbūvēta, vai tā ir koka māja, vai tā ir ķieģeļu māja, kāds ir jumta segums, kādi ir pamati un tam līdzīgi. Un arī reģistrēts, piemēram, gan šie labiekārtojumi, vai tur ir elektrība, kanalizācija vai ūdensvadi. Un arī tas, kāda ir nolietojums šai ēkai. Un arī par telpu grupām, jeb tie būtu tā dzīvokļi, arī ir reģistrēta viss šī informācija, raksturojošie dati, tātad šo telpu grupu platības, kopējā platība, katras atsevišķās telpas platība, augstumi, arī šo telpu, tātad lietošanas veidi, vai tā ir virtuve, vai koridors, vai viesistaba un tam līdzīgi. Un tad jau arī par konkrēti, ne tikai par šiem fiziskajiem objektiem, bet arī par īpašumiem uzkrātā informācija, tātad jau īpašumu sastāvs, īpašnieki, tātad arī zemes grāmatas dati, kam tātad pieder šis konkrētais īpašums, un vai kādi ir reģistrēti dokumenti par šo konkrēto īpašumu. Ja? Un tā ir viena no kadastra datu tādām tā kā lielākajām sadaļām. Šie visi ir tā kā teksta dati, tātad tekstuāli rakstīts informācija. Savukārt otra sadaļa ir kadastra telpiskie dati, ja tā varētu teikt kartes, un tātad kartē jau tad šie fiziskie objekti tiek attēloti, kā tad viņi dabā izskatās. Tātad jau šīs zemes vienības konkrētās robežas, būvju kontūras, kadastra apzīmējumi, un, ja ir reģistrēti arī apgrūtinājumi kartē, tad attiecīgi arī tos var redzēt, piemēram, vai tur ir ceļa servitūts, tad tas arī būs attēlots šai kadastra kartē. Un tad kādēļ būtu svarīgi zināt šo informāciju par to, kādi dati ir reģistrēti kadastrā. Viens no šiem būtiskākajiem un patreiz ļoti aktuālajiem jautājumiem ir šīs kadastrālās vērtības. Tātad visi šie dati, kas tiek reģistrēti kadastra informācijas sistēmā, tiek, lielākā daļa no šiem datiem tiek izmantoti kadastrālās vērtības aprēķināšanai. Un kadastrāla vērtība jau tad tālāk izmanto dažādām darbībām. Šobrīd visaktuālākais, protams, ir nekustamā īpašuma
nodoklis. Tātad, ja šī kadastrālā vērtība nebūs aktuāla, neatbildīs tam, kādi jums ir dabā šie dati, tad arī jums var rasties šīs pretenzijas, kādēļ tad jums ir šis nekustamā īpašuma nodoklis, ko pašvaldība ir aprēķinājusi, kādēļ ir tik liels, ja dabā, piemēram, šķūnīts jums vairs jau 10 gadus nepastāv. Ja? Tad vienmēr būtu jāpārliecinās par kadastrā reģistrēto datu patiesību, ja gadījumā kādi šie dati ir mainījušies, tad īpašniekam būtu jāvērš un šī informācija jāaktualizē. Ja? Un, kā jau minēju, šo kadastrālo vērtību izmanto arī dažādi valsts nodevu aprēķināšanai, piemēram, zemes grāmatā jūs veicat kādas darbības, un arī nomas maksu aprēķināšanai. Un vēl arī būtu jāpārliecinās, vēl viens no tādiem lielākajiem argumentiem, protams, ir vairākas lietas, kur var izmantot šos datus, bet arī aicinātu ikvienu, kas veic kādus darījumus ar nekustamiem īpašumiem, piemēram, iegādājoties īpašumu, pārliecināties arī valsts reģistrā, šai kadastra reģistrā, kāda veida tad informācija ir par šo īpašumu un, piemēram, zemes vienību vai būvi, pirms iegādājas un nepaļauties tikai uz šo īpašnieku pārdevēju sniegtajām ziņām, lai nebūtu tā, ka jūs vēlaties iegādāties, piemēram, apbūves zemes gabalu, un jums īpašnieks saka, jā, tur noteikti varēs būvēt, nopērts tikai šo zemi, un jūs nopērkat, un pēc tam konstatējat, ka nemaz lietošanas mērķis, ka, piemēram, tā ir lauksaimniecība izmantojamā zeme, un ka tur nemaz nekādas šādas darbības nevarēs veikt, ja? Tā kā aicinām pārbaudīt arī šādos gadījumos. Un tad tie veidi, kādā veidā tad šobrīd elektroniski ir iespējams uzzināt, kāda informācija ir reģistrēta šajā kadastrā. Tātad viens no pakalpojumiem ir šie mani dati kadastrā. Tur tātad var uzzināt pats īpašnieks par visiem saviem īpašumiem šo raksturojošo informāciju. Šie dati ir pieejami tātad tikai teksta veida informācija, tad tas būs visi šie raksturojošie dati, un patreiz šo pakalpojumu var saņemt tikai fiziskas personas, jo nav vēl šī autentikācija attiecīgi juridiskām personām. Tātad, un šis pakalpojums ir neierobežotas pieejamības, tātad jums kaut vai katru dienu jūs varat skatīties un pārliecināties par šo datu aktualitāti, un tas ir bez maksas. Savukārt otrs pakalpojums, kur ir pieejami internetu vidē dati par jebkuru īpašumu, tas vairs nav ierobežojums, ka tikai jūs par saviem īpašumiem redzēsiet, tur var meklēt, kā latviešiem ļoti patīk paskatīties arī kaimiņam, kāda tad ir dati, vai tik viņam nav vairāk vai mazāk jāmaksā šis nodoklis, un attiecīgi tad tur ir pieejams par pilnīgi jebkuru Latvijas teritorijā esošu īpašumu informāciju, tur ir gan šie tekstuālā informācija, gan jau kartes veidā, tātad, un te vairs nav nekāda ierobežojuma, to var saņemt gan kā fiziska persona, gan kā juridiska persona, un arī tātad nav nekāds ierobežojums uz to, cik bieži nepieciešams aktualizēt, un tad paskatīties šos datus. Vienīgi ir tā, ka daļa šīs informācijas ir bez maksas, tāda vispārīgā informācija, un savukārt jau šī detalizētākā informācija vai kartes, kas ir pieejamas, tās jau ir par samaksu. Tātad par pakalpojumu mani dati kadastrā. Kur tas ir pieejams? Šis pakalpojums ir pieejams gan portālā Latvija LV, par ko jau tad vairāk kārtīgi pieminēja, gan arī tādā mājaslapā kā e-pakalpojumu LV, kur arī jau tieši saistībā ar šo nodokļu administrēšanu tur vairāk par jau konkrēti var redzēt par šiem nodokļiem, un arī var redzēt jau par savu īpašumu visus raksturojošos datus. Kā tad notiek šīs mani dati kadastrā pakalpojumu saņemšana? Tad ļoti līdzīgi kā visiem pārējiem pakalpojumiem, kas pieejami Latvija LV, arī šie abi risinājumi ir tātad sākotnēji ir jāautentificējas, tātad autenticēties var ar e-parakstu vai ar internetbanku starpniecību vai mobīlo ID attiecīgi. Un tad, kad jūsu sistēma ir atpazinusi, ka jūs esat
konkrētā persona, jau tiek izvadīts automātiski jums piederošo īpašumu saraksts, un tālāk jau var aplūkot vai nu par visiem, vai par kādu atsevišķu īpašumu šo visu raksturojošo informāciju, saglabāt vai izdrukāt to, un tālāk veikt kādas savas darbības ar šo informāciju. Savukārt portāls Kadastrs LV, tātad tas, kur var par jebkuru nekustamo īpašumu iegūt šo informāciju, kā jau es minēju, ir plašāks šajā visā pieejamās informācijas apjoms, un tad tur ir pieejami šie visi kadastra dati, tātad, ko jau pirms tam minēju. Tāpat ir pieejami arī valsts adrešu reģistra dati, kas ir pilnībā bez maksas, tātad tur vienmēr var pārliecināties par to, vai kāda adrese, kādas pareizas adreses pieraksts, vai šāda adrese vispār eksistē. Tātad tur var arī meklēt, piemēram, ja jums ir zināma kāda vecā adrese, tad var arī šīs vēsturiskās adreses meklēt, piemēram, bieži vien gadās, kad zinām adresi vēl ar rajonu, rajoni vairs nav, kurā novadā tagad ietilpst, nav ne mazākās jausmas, tad šeit var arī meklēt, atzīmējot, meklēt vēsturisko adresi, ierakstīt šo veco nosaukumu un atradīsiet, kāda tad ir patreiz šai konkrētam objektam adrese. Un arī ir telpiskie dati, tātad, kā jau es minēju, šīs kartes pieejamas. Un kā tad tas izskatās? Tātad šai Kadastrs LV, tātad par nekustamo īpašumu arī viss šī informācija ir izkārtot. Jūs veicat meklēšanu, atrodat interesējošo objektu, un tad jau varat skatīties šo raksturojošo informāciju. Gan par sastāvu, tie visi plusiņi ir izvēršami, un apskatīties jau sīkāk konkrētajā informācijas blokā esošos datus. Līdzīgi arī par zemes vienībām, kā jau minēju, šie raksturojošie dati gan apgrūtinājumi, lietošanas mērķi, platības un tam līdzīga informācija. Arī par būvēm, viss šī struktūra, tad šie visi raksturojošie elementi par konkrēto būvi pieejami. Un arī par telpu grupām. Tātad viss šīs platības, telpas uzskaitītas, telpu raksturojošie dati, tad, kā jau minēju, kur ir tur dzīvojamā telpa, kurš ir gaitenis, tam līdzīgi. Un kartes šajā Kadastrs LV portālā ir pieejamas arī ikvienam pārlūkošanai kartes. Šī, ko jūs šobrīd ekrānā redzat, ir kadastra karte, kurā tad ir attēlots jau šīs zemes vienības robežas, attēlot robežu punkti, apgrūtinājumi un būves. Un arī, protams, visi kadastra apzīmējumi, pēc kuriem tad var meklēt šos objektus. Un, lai šie dati būtu vieglāk jums kā neprofesionālam nekustamā īpašumu jomā, lai jums būtu vieglāk orientēties un saprast, kur konkrētais objekts atrodas, kā viņš dabā, kur tad konkrētā zemes vienība ir, vai tur ir kāds ceļš vai kā, tad var pieslēgt fonā arī citas kartes, piemēram, ortofoto karti un tādu fotogrāfiju no gaisa un redzēt jau šīs zemes vienības robežas arī uz šīs tā kā fotogrāfijas. Un pieejams arī jau detalizētākas kartes, piemēram, augstas detalizācijas topogrāfiskā karte, kur tad jau ir detalizēta šī informācija, piemēram, par konkrētā zemes vienībā esošajām komunikācijām, tātad gan virszemes komunikācijas, gan pazemes komunikācijas, tur elektrolīnijas, gāzes vadi, ūdens vadi un tam līdzīga informācija. Un tātad par Kadastrs LV pakalpojumiem, kā jau es minēju, šī vispārīgā informācija ir bez maksas. Kadastrālās vērtības ir pieejamas, adreses, šīs informācija vai ir reģistrēta zemes grāmatā vai nav, īpašuma sastāvs, tas ir pieejams bez maksas. Savukārt, ja ir nepieciešama jau plašāk šī detalizētā informācija vai kartes, tad ir divu veida norēķināšanās iespējas. Viens veids ir būt kā neautorizētam lietotājiem, kad jūs samaksājat vai nu ar internetbanku, vai ar kredītkarti, vai ar mobīli LV kontu.
Vai otrs variants ir noslēgt abonēšanas līgumu, un tad jau jūs kā autorizēts lietotājs, kas tad ievada savu lietotāju vārdu un paroli, un attiecīgi jau darbojas nemaksājot par katru īpašumu apskati, bet gan mēneša maksu konkrēti. Ja? Tā kā, ja ir nepieciešams tikai paskatīties par dažiem īpašumiem vai ik pa laikam, ka tas nav tāda regulāra nepieciešamība, tad droši vien ērtākais būtu izmantot šos internetbankas norēķinus vai kredītkartes norēķinus, un tikai tad, kad ir nepieciešams šis pakalpojums, tad jūs ieiet, apmaksājat un attiecīgi saņemat šo informāciju uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas. Tas tā kā arī būtu īsumā viss. Paldies! Paldies! Es domāju, ka lietotājiem zemes dienesta mājaslapā būs interesanti iet ne tikai tāpēc, lai atrastu kaut kādu nepieciešamo informāciju par savu īpašumu, bet vismaz pat, lai paskatītos savu īpašumu no putnu lidojumu. Paldies jums!